Ziema. Vergs, tas ir nevis diezgan, bet ļoti svarīgs rīks. Pieņemsim, mēs tagad esam pie laipām, kur teorētiski laipas pašā priekšā jābūt ir labam ledum. Bet ūdens līmenis staigā, un te var redzēt, ja, kad pašā priekšā verga vienkārši ar vienu sitienu iesitot krīt cauri. Pats tam bišķi uz priekšu, tur jau ledus ir viss labi. Tur arī kāpjam virsū. Un arī braucot, teiksim, uz nezināmiem ūdeņiem, tos pirmos soļus pie krasta ir ļoti svarīgi pārbaudīt, īpaši tad, ja ir smilgas gar krastiem vai ir tās ūdens svārstības turp šurp. Jo, labi, tas nebūs baigi bīstami, jo tur ir sekls, bet tajā pašā laikā mēs aiztaupīsim slapjas kājas un copē nebeigsies, nesākusies. Tā kā šito vajag visiem iegādāt, var teikt, visos veikalos ir. Es domāju, var arī pameklēt SSA, kur pārdod vecstāvu instrumentus, kas arī, manuprāt, ir viena no labākajiem, jo viņiem ir svars. Un tā pārbauda jau ir vienkārši. Mēs tev priekšā uzsitam, ja verga cauri nekrīt, mēs droši varam iet. Bet tagad ir arvien populārāk kļūst arī lašveidīgo zivju copa, kas ir upēs. Un šodien ziema ir augsta. Attiecīgi upēs izveidojās ledus malas. Un ja no krasta vairāk upē netiek klāt, kur iemest, tad cilvēks staigā pa tām ledus malām un copē no tām. It kā jau tas viss ir ok, es to neiesaku, es jau pāris gadus to nedaru, jo kaut kā tā drošība man sāk ar mani vairāk draudzēties vai kā, es nezinu, bet jebkurā gadījumā tiem, kas iet, tad šis rīks ir ļoti svarīgs, jo šogad ir jau vairāk cilvēku peldējuši, diemžēl. Vismaz cik es zinu, ir veiksmīgi tikuši ārā, bet upēs tas ir tā, kad ja mēs ejam sev taisnu uz priekšu un pārbaudam katru soli. Labi, šito arī, protams, vajag uzmaukt uz rokas, lai mēs nepazaudējam vergu. Bet upēs tas ir tā, ezeros tas nav tik izteikti, bet arī var būt kaut kāds zemūdens traumas, avoti un viss kaut kas tāds. Īpaši pieņemsim tās ķīržzars, kur ir liela dziļumi un straumi grauž to ledu. Bet upēs tas vispār ir tā, ka ja priekšā ir ok, tas galīgi nenozīmē, ka teiksim, metru no šejienes būs ok. Jo varbūt tā, ka tev priekšā viss ir forši un nepārspīlēt viens solis pa labi vai pa kreisi un tur ir izskalojums un tur tu vienkārši aizej. Un upe, straume, spēcīga straume, tur neglābs tevi nekas, ne peldošais kombinezons, ne vestes. Protams, vienīgais, kas ir obligāti jābūt, man diemžēl šobrīd nav, ir jābūt kaklā šiem kaķa nagiem. Tas ir viens. Un otrs, ja mēs velkam veiders, kas ir brīnumais kostīms, tad obligāti ap vidukli ir apkārt siksna, kas nodrošinās to, ka ja mēs nokļūsim ūdenī, tad ūdens neieies kombinezonā, un tas nozīmē tā, ka ja ūdens tiek iekšā kostīmā, tas nozīmē to, ka tevi vienkārši fizika apgāzīs otrādāk. Tev galva būs zem ūdens un tev kājas būs gaisā, jo tur būs palicis gaiss. Un tu vienkārši kā pludiņš iesi un tu nekādīgi nespēsi sevi dabūt riņķī. Tās ir tās lietas, kas noteikti jāievēro, ja runājam par drošību. Bet es ieteiktu izvēlēties nevis šos riskantos pasākumus, kur visādi var sanākt. Es zinu, ka copēt gribās, man arī gribās copēt, bet ziema ir laba, ezeros ledus ir labs, var aizbraukt uz Peipusu, kur īstenībā cepuri nost turienes robežsargiem, kuri visu laiku čeko to situāciju, vai drīkst iet uz ledus, vai drīkst braukt ar tehniku uz ledus. Ko līdz parādās kaut kādas plaisas ledu, arī tās tiek atzīmētas, un tas viss ir tā, viņi nopietni tai lietai pieiet. Un ja tur viņi to atļauju devuši, tas nozīmē, ka ledus tur ir labs. Vienīgais,
protams, nevar aizmirst, ka tās plaisas veidojās, ko arī viņi var nepamanīt. Nu, ja ir kaut kāda liela vēja, ledus tiek lausts, tiek stumti torusi, kas ir ledus krāvumi. Nu, un tad ir tā, ka kaut kur tā plaisa būs, un ja pa nakti ir maziņš mīnus, viņš vēl sniedziņš, tad mēs no rīta ejam, un mēs to plaisu nepamanīsim. Bet, nu labi, nu, tur trakākais, kas var būt, ir, tev būs slapjas kājas, bet, nu, ledus ir labs, tad tu ārā tiksi. Švakāk ir tad, ja tu esi ievēlies, ledus ir strumtīgs, un tu pat nevari izkāptīties uz viņu ārā, jo viņš turpinās lūst.